Amerikāņu rakstnieks Filips Jensijs grāmatā Pārsteidzošā žēlastība par mūsdienu baznīcu raksta, tā ir tik aizrāvusies ar cīņu pret šodienas kultūru, ka gandrīz ir aizmirsusi par tās galveno misiju – nest žēlastību bezžēlastības pasaulē. Kā ir tad, ja ar pirkstu nerāda prom, bet vārdu baznīca attiecina uz sevi? Vai es šajā bezžēlastības pasaulē nesu žēlastību? Un kā lai zinu, ka tā tiešām ir arī mana misija? Jēzus līdzība no Mateja evaņģēlija 20. nodaļas, no 1. līdz 16. pantam mums var palīdzēt uz kādu no šiem jautājumiem atbildēt. Jēzus sacīja, debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja noliegt strādnieku savā vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīnu dārzu. Tad izgājis ap 3. stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu, un es jums maksāšu, kas pienākās. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap 6. un 9. stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam, un tiem jautāja, kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā. Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Kad vakars pienāca, vīna dārza saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, saņēma katrs pa denārijam. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denārijiem. Algu saņēmuši tie sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai 1 stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, mans draugs, es tev nenodaru pārestību. Vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas ir tavs, un ej, bet šim pēdējiem es vēlos dot tikpat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Līdzība runā par tirgus laukumu, par cilvēkiem, kas meklē darbu, par darba devēju, par strādāšanu un galu galā par algu. Tomēr primāri tā nav līdzība par mums, mūsu pienākumu dzīvē darīt labu un nopelnīt Dieva atalgojumu. Galvenais, uz ko tā rāda, ir Dievs, kurš kā vīna kalna saimnieks parāda mums neprātīgu un nenopelnāmu žēlastību. Līdzība sākās ar tirgus laukumu. Taču tajā nepulcējās cilvēki, lai pārdotu, izaudzēto un saražoto, bet lai tiktu pie darba un varētu kaut ko nopelnīt sev un ģimenei. Ik pa laikam tur ieradās kāds turīgāks cilvēks, nopētīja darba meklētājus un kādam vai kādiem teica, tu vai jūs, pārējiem nepaveicās. Man tas atgādina 2 ainas. Viena ir skola, kur bērni gatavojās spēlēt, piemēram, tautas bumbu, un priekšā nostājās 2 kapteiņi un sāk izsaukt savas komandas. Ar katru nākamo reizi, kad atskan ne tavs vārds, paliek aizvien sāpīgāk, jo īpaši tad, ja tu zini, ka visi nebūs uz laukuma vajadzīgi un pēdējie sēdēs malā. Otra aina ir no filmas par kādu zēnu, kurš dzīvoja bērnu namā, un ik pa laikam tur ieradās potenciālie vecāki, lai izvēlētos kādu, ko vest uz mājām. Katru reizi, kad izvēlējās kādu citu, šim zēnam sāpēja. Taču neskatoties uz to, katrā nākošā reizē viņš atkal cerēja. Skaudrākais tajā visā bija tas, ka viņš nekādi izvēli nevarēja ietekmēt. Viss bija atkarīgs no ciemiņa gribas. Tikpat skaudri šī līdzība atklāja mūsu situāciju. Tā saka, ka ienākot šajā pasaulē, mēs izejam tirgus laukumā. Diena, par kuras dažādām stundām Jēzus runā, ir visa mūsu dzīve. Un tikai tad, ja mēs tiekam aicināti, tikai tad mēs šo tirgus laukumu varam atstāt.
Mūsu lepnība mums čukst priekšā, ka mēs esam tie, kas esam izvēlējušies ticēt. Mēs esam tie, kas Dievam sakam jā vai nē, taču Bībele mums atklāja pretējo. Ne es viņu, bet viņš mani izraugās pirmais. Viņš man saka, beidz te nosist laiku, tu vari dzīvot citādi. Nāc mājās. Mārtiņš Luters mazajā katehismā par to izsakās ļoti tieši. Viņš rakstīja, es ticu, ka ne ar pašu spēku varu pie Dieva nākt, ne arī viņam ticēt, bet ka viņš ar savu svēto garu mani aicina, apgaismo, īstenā ticībā nostiprina un apdāvina. Ja šodien esam ar Dievu un sevi apzināmies par viņa bērniem, tad tas ir dēļ viņa žēlastības. Tā būtu garīga tūredzība domāt, ka mēs bijām tie, kas atklājām Dievu, ieaicinājām viņu savā dzīvē un tagad ļaujam viņam tajā darboties. Tā, protams, var teikt, tikai svarīgi nesajaukt secību. Vispirms viņš atrada mūs, ieaicināja savā dzīvē un ļāva nevis sēdēt bezdarbībā tirgus laukumā, bet teica, nāc un strādā, un kas nākas, to dabūsi. Strādāt Vīna kalnā toreiz nebija viegli. Tomēr tas bija nesalīdzināmi labāk nekā visu dienu pavadīt tirgus laukumā. Tur bezdarbībā neko labu nevarēja iemācīties. Tu zināji, ka tuvojas vakars, bet neko neesi nopelnījis. Tu atkal esi nodzīvojis tukšā. Arī kristīga dzīve nav viegla. Tomēr tā noteikti ir vieglāka par apnicību un bezjēdzību, par bezcerību, kas cilvēkam uzmācās dzīves tirgus laukumā. Izdzirdēt Vīna kalna saimnieka aicinājumu ir žēlastība. Žēlastība dienu, jeb mūžu nenodzīvot veltīgi. Tā ir žēlastība pazīt un piederēt Vīna kalna saimniekam. Taču tas nav viss. Pārsteidzošais šajā stāstā tikai sākas. Vīna kalna saimnieks nedodas uz tirgus laukumu vienreiz rīta agrumā, viņš to atkārto vēl 4 reizes. Pēdējā reizē ir stunda pirms darba dienas beigām. Šīs dažādās stundas nozīmē dažādus cilvēka dzīves posmus. Kādi tiek aicināti bērnībā, kādi jaunībā, kādi spēka gados un kādi kā sirmgalvi. Tas taču ir neprātīgi no darba devēja puses. Kādēļ aicināt bērnus? Vēl vairāk priekš kam sirmgalvis? Tā izpaužās Vīna kalna saimnieka žēlastība. Viņš nevēlas, lai kādam dienas beigās būtu jāaiziet mājās un jāsaka, es neko neatnesu, jo mani neviens neaicināja. Galu galā pienāca vakars, norēķina brīdis. Saimnieks pirmos aicināja tos, kas darbu sāka pēdējie un bija nostrādājuši tikai stundu. Viņi saņēma denāriju. Tā bija pilna darba dienas alga. Iztēlojieties, kas tajā brīdī notika strādniekos? Pārsteigums, prieks, tur dzima pateicība, godbijība un abrīns. Iespējams, strādnieki izgāja no Vīna kalna saimnieka mājokļa pārsteigumā klusēdam, bet varbūt gavilēdam. Atalgojums bija pārsniedzis visu, ko viņi bija gaidījuši. Es ticu, ka ik viens Dievu mīlošs cilvēks reiz mūžībā ieraugot to, ko neviena auss nav dzirdējusi un neviena acs nav redzējusi, bet ko Dievs ir sagatavojis, jutīsies līdzīgi. Pārsteigums, apbrīna, prieks, pateicība, godbijība. Jēzus saka, tāda ir Dieva valstība. Dievs to ir sagatavojis un ir gatavs dot visiem. Taču Jēzus līdzība paredz izņēmumu, ne Dieva, bet cilvēka radītu izņēmumu. Runa ir par cilvēkiem, kas jūtās labāki, pārāki, pareizāki, vairāk nopelnījuši par tiem, kuri aicināti vēlāk. Viņi tiešām ir upurējušies vairāk un uzskata, ka viņiem arī jāsaņem vairāk. Un manī nemieru raisa tas, ka arī man liekas, ka pirmajiem patiešām ir jāsaņem vairāk. Viņu atlīdzība ir atbilstoši līgumā noteiktai atlīdzībai, un tomēr, ja saimnieks pret vieniem ir tik žēlīgs, kāpēc neuzmet pa virsmu arī šiem? Šķiet, ka tas būtu tikai taisnīgi. Taču šī līdzība nav par taisnīgumu, bet par Dievu un viņa valdīšanu. Un tajā izšķirošais vārds ir žēlastība. Tieši tur ir iemesls,
arī mūsu cerībai. No šīs līdzības var secināt, ka šajā pasaulē vienmēr būs cilvēki, kuri žēlastību īsti nepazīst un nenovērtē. Viņiem viņu taisnība šķiet svarīgāka par žēlastību. Tas palīdz saprast, kādēļ daudzas attiecības mūsu dzīvē ir tik sarežģītas. To vienkārši var pieņemt zināšanai, jo diez vai kaut kas vairāk mums ar šo atziņu ir jādara. Pilnīgi noteikti mums nevajadzētu veidot vēl kādu cilvēku iedalījumu un grupēt sevi un citus taisnīgo vai žēlīgo komandās. Manuprāt, veselīgāk uz šo līdzību raudzīties personīgi. Tādā gadījumā tā saka, ka katrā no mums ir kāda žēlastība pazīstoša, bet arī kāda taisnība sargājoša daļa. Visticamāk, mēs tiešām katrs sevī varam atpazīt daļu, kura mīl svērt, mērīt un noteikt, ko Dievs dara taisnīgi un ko nē. Daļu, kas mūsos ražo skumjas, ja citam kaut kas šķietam tiek dots vairāk, daļu, kas reizēm nepriecājas par Dievu, bet vairāk rēķina, ko un kā no viņa dabūt. Tā ir daļa, kas jūtas vērtīgāk, nozīmīgāk un savu eksistenci attaisnojusi, ja mums kaut ko ir izdevies sasniegt, pierādīt, izcīnīt, nopelnīt. Dzīves pirmajā posmā šāda mūsu daļa ir attaisnojama un varbūt pat vajadzīga. Zīmīgi, ka līdzībā netaisnības problēmu saskatīja tieši tie, kuri aicināti dienas sākumā. Šo alegoriju tulkojot, tie ir tie, kuri aicināti bērnībā un jaunībā. Toreiz tas bija normāli, ka viņš savu pašapziņu balstīja sasniegtajā un nopelnītajā. Citādi bija ar tiem, kas bija aicināti vēlāk. Viņi labi zināja, ka nebūs ar ko dārza saimniekam izrādīties. Problēma ir tajā, ka pirmie neizauga līdz otrajiem. Iespējams, viņiem tas būtu izdevies, ja vien kādā brīdī viņi būtu gatavi ne tik daudz skatīties uz vīna dārzu, uz paveikto un vēl darāmo, bet uz vīna kalna saimnieku. Viņa labā un viņam blakus viņi bija strādājuši gandrīz visu mūžu, un tomēr saimnieku nebija iepazinuši. Viņi nebija sapratuši, ka kalpo taisnīgam, bet vēl vairāk žēlsirdīgam saimniekam, kurš priekšroku dod pēdējai. Šī līdzība mūsos izaicina un palīdz ieraudzīt to daļu, kura klausoties Jēzus stāstā protestē līdzīgi neapmierinātajiem darbiniekiem. Tieši tā ir daļa mūsos, kuru Dieva žēlastībai vēl ir jāuzvar. Iespējams, ticības ceļa sākumā tās mūs motivēja daudziem labiem varoņdarbiem, bet atcerēsimies, ka šajā neparastajā līdzībā pirmajiem ir jāizaug līdz otrajiem, līdz tiem, kuri zināja, ka viņiem žēlastība nepienākas, bet bija gatavi to pieņemt un svinēt. Varbūt kādi tieši šajā dzīves posmā jūtamies tā, ka Dievs atalgo netaisni. Izmantosim šo brīdi. Nepaslaucīsim šo sajūtu sev zem paklāja. Lūksim, lai Dievs mums dod labāk iepazīt viņu un to, kas viņam ir pats svarīgākais – žēlastība. Jo vairāk Dieva žēlastība mūsos svinēs uzvaru pār mentalitāti, kas runā pelnīts, nepelnīts, taisnīgs, netaisnīgs valodā, jo vairāk mēs, jo vairāk baznīca būs gatavi īstenot savu galveno misiju – nest žēlastību bez žēlastības pasaulē.